Tā bija katastrofa, kad 3. augustā Jēkabpils veikalā pazuda internets un nevarēja apstrādāt dokumentus. Tādēļ kāda kliente nevarēja nopirkt telefonu savai meitai dāvanā. Tajā pašā vakarā bites klientu zvanu centrā Olga uzklausīja šīs klientes bēdu stāstu un nolēma nokārtot dokumentus Rīgas birojā, lai dāvana tomēr pie jubilāres nonāktu laikus. Viņa jau drīz kopā ar kolēģi Māri steidzās uz Jēkabpili ar telefonu un sveicieniem no zvanu centra darbiniekiem, jo tā taču ir Bite, citāda компания. Tagad ar vēl vairāk smaidīgiem klientiem Jēkabpilī. Всем нравится получать поздравления с днем рождения, правда? Марц и его команда прямой доставки тоже считают, что поздравлять клиентов в их день рождения здорово. Поэтому они всегда проверяют, не отмечает ли клиент, которому они доставляют договор Бите, свой день рождения именно в этот день, чтобы отправить юбиляру и открытку с конфетами. Это же Бите, другая компания. Теперь со множеством более радостных и еще на год повзрослевших клиентов. Bites klienti dalās domās internetā, un viņu diskusijas Twitterī ir kļuvušas par īstu iedvesmu Bitei. Vasaras viducī Olga, kas Bitei rūpējas par klientu labsajūtu, ievēroja, ka 51 Bites sekotājs Twitterī priecājas par universitātes beigšanu. Tāpēc viņa sagatavoja un nosūtīja katram absolventam paciņu ar laba vēlējumiem un mazām dāvaniņām, jo tā taču ir Bite, citāda kompānija. Un tagad vēl par 51 diplomēto universitātes absolventu vairāk.